Sveika, klausies! Nu, ir taču tā noteikti bijis tā, vai varbūt tagad ir, ka tev ir kāda sarežģīta situācija, kura ir jāatrisina, un tu iztraucies par tu uztraucies par iznākumu. Tu domā, vai tev izdosies, vai tev neizdosies tas, vai būs tā, vai būs šitā, vai būs tas vēlamais rezultāts, un iespējams, ka tu pat baidies, tas ir pat kaut kas ļoti satraucoši un kaut kas tev ļoti svarīgs, ja, kad, nu tiešām, ja, ļoti svarīgi, un tas rezultāts ir arī ļoti svarīgs, tur varbūt pat visa dzīve ir pakārtot, iekļaut, runa ir par taviem mīļajiem un tuviniekiem, es nezinu kā tev, bet man ir noteikti bijis, kad es atceros, kā man kādreiz ir gājis, un kādreiz man nav izdevies, un kādreiz ir bijis šitā, un ja nu tagad atkal neizdodās, un ja nu tā, un ja nu šitā, un tas prāts uztais kaut kādu traku to viesuli, ja, un traku to sajūtu, un emocijas, ja, un bailes, un viņš tikai augumā, un tad var būt tā, kad atkal pelpu un nomierinās, ja, un iekāpj otrās šūpolēs, un ir mierīgi, ja, un tad atkal nav mierīgi, un tu esi tajās šūpolēs un atkarība. Un patiesībā tas trakākais ir tās bailes par rezultātu un bailes par iznākumu. Bet tas, ko mēs varam tajā situācijā darīt, pirmkārt, mums ir jāpaslavē sevi. Mēs varam paskatīties un paslavēt un atrast labās lietas, atrod labās lietas, ko tu esi izdarījusi savā dzīvē, un tās situācijas, kurās tev ir izdevies, jo tev noteikti ir tāda ļoti daudz dažādas veiksmes, kas tev ir bijušas dzīvē, dažādas foršas lietas, kas tev ir notikušas, uzskaiti tās, pavērot tās lietas, un pamēģini pamainīt fokus. Varbūt tas iznākums, varbūt tas, uz ko tu fokusējies, nav tas labākais fokus. Ja pamaini fokus, uzliec roku uz sirds, mēģini sajūt savu sirsniņu, sajūt savu dvēselīti un paskaties, kas ir galvenais, uz ko tev vajadzētu tagad fokusēties. Un tad vēl, ko tu vari izdarīt, tu vari kādus labus vārdus pateikt vai uzrakstīt kādam sev mīļam un tuvam cilvēkam, paslavē kādu, kas tev ir tuvs un mīļš. Un tās uzslavas, ko tu dod kādam cilvēkam, tas labais, ko tu redzi kādā cilvēkā, tas ir tas labais, kas ir arī tevī. Lai tev forša diena!